Es pārstāvu Kartupeļu ielu 19 Rīgā. Mēs biedrībā esam kopumā 5 cilvēki, bet es varēju atnākt viena pati. Un, jā, ir tā, ka mēs varam uzelpot, bet manā izpratnē projekts noslēgsies tad, kad būs samaksātas kredītsaistības. Šobrīd mēs esam pabeiguši būvniecību un izbaudām dzīvi sakārtotā mājā. Dzīve pirms un pēc renovācijas slaids. Tātad šī ir mūsu māja, 1969. gadā būvēta, tātad Hruščova laika projekts. Māja bija ļoti bēdīga pirms renovācijas, tas ir arī redzams, ja. Maksājām salīdzinoši augstu pārvaldīšanas maksu, maksājam līdzekļus uzkrājuma fondā. Visi līdzekļi, kas nokļuva uzkrājuma fondā, aizgāja dažādiem avārijas remontdarbiem, par kuriem mēs daudz arī neko nezinājām, jo visu laiku notika mājā kaut kādi darbi. Kam kaut kas notika, sauca brigādi no Rīgas nama pārvaldnieka. Mēs esam, kā saka, nepārņemta māja. Tātad tas nozīmē, ka mums ir mājas pārvaldnieks, Rīgas nama pārvaldnieks. Mēs neesam slēguši atsevišķu vienošanos par mājas pārņemšanu un pārvaldīšanu ar jaunu līgumu konkrēti par pakalpojumiem. Tātad mēs izlēmām iet šo ceļu, strādāt ar savu pārvaldnieku, ar Rīgas nama pārvaldnieku. Tātad šeit jau jūs redzat pēc renovācijas, mēs esam ļoti priecīgi. Māja ir skaista, ir prieks mājā atgriezties. Cilvēki nāk mums garām, prasa, vai gadījumā jūs nepārdodat dzīvokļus, un vienkārši uzdod jautājumus, kā jums gāja, kā jūs to panācāt. Šeit ir uzvaras saldā garša. Mēs pagājušā gadā, 2023. gadā, saņēmām apbalvojumu energoefektīvākā daudz dzīvokļu māja. Tā garša patiešām ir salda, un tas īpašums ir ļoti skaists. Tā kā tie ir tie galvenie iemesli, kāpēc es arī ieteiktu jums iet šo renovācijas ceļu. Es pats strādāju starptautiskā organizācijā, man nav vispār nekāda sakara ne ar finansēm, ne ar celtniecību. Varbūt nedaudz ar projektu vadīšanu, bet tie projekti, ko es vadu, nav nekādā veidā ar šo jomu. Tas renovācijas ceļš varbūt tieši tāpēc bija sarežģītāks nekā varbūt tādiem dzīvokļu īpašniekiem, kas jau pārzina drēbi un ir vairāk vai mazāk profesionāļi nozarē. Tātad sakārtota un energoefektīva. Es gribēju uzsvērt šos abus vārdus, sakārtota un energoefektīva, jo tad, kad mēs ar tiem cilvēkiem, kas tagad jau ir biedrības valdē, runājām, mums bija 2 mērķi. Mēs gribējām paņemt, kā mēs sakam, to dāvanu, ko mums var iedot Eiropas Savienība un Altuma, izmantot to iespēju saņemt līdzfinansējumu, bet mēs gribējām paveikt vairāk darbus, ne tikai uzlabot energoefektivitāti, bet salabot ceļu pie mājas, sakārtot pagrabus, sakārtot kanalizācijas sistēmu. Tie nav energoefektivitātes pasākumi, tāpēc mēs, kā mums projekta vadītājs teica, mēs gājām uz pilnu banku. Mēs gribējām izdarīt maksimāli, ko var izdarīt. Tātad mums bija gan energoefektivitātes pasākumi projekta ietvaros, gan vienkārši īpašuma sakārtošanas pasākumi, kas nebija saistīti ar energoefektivitāti. Viens no mītiem, ar ko mēs visu laiku saskārāmies uzsākot projektu, ir: tas nav izdevīgi, es parēķināju, man būs daudz lielākas izmaksas nekā tagad, es to nevarēšu atļauties. Realitāte mums parāda, ka mēs šobrīd maksājam mazāk katru mēnesi Rīgas nama pārvaldniekam nekā maksā tās mājas, kas nav renovētas. Tikai atšķirība ir tā, ka mūsu mājas rēķinos ir kredītu maksājumi, bet nerenovētajām mājām rēķinos ir ārkārtīgi augsts maksājums par apkuri. Tātad, ko mēs izdarījām? Mēs atjaunojām mājas fasādi, atjaunojām jumtu, balkonus, elektrības tīklus mājā, piebraucamo ceļu jau minēju, pagrabus. Uzstādījām attālināti nolasāmos ūdens skaitītājus, radiatorus aprīkojām ar alokatoriem.
ventilācijai uzstādījām rekuperatorus. Rekuperatori ir, man liekas, vispār jauna lieta, par ko daudzi nezin, bet ir jūtama tā gaisa kvalitāte. Rekuperatori savu darbiņu dara. Un energoefektivitātes rādītāji pēc mājas atjaunošanas mūsu gadījumā pat ir labāki nekā bija plānojis projekta autors. Viņš bija ļoti pārsteigts, kad pēc tam, kad māja jau bija renovēta un kad mums bija jāizvērtē šie rādītāji, ka rādītāji ir labāki. Tātad mums ietaupījums ir lielāks nekā bija sākotnēji aprēķināts. Un, kā viena no versijām projekta autors uzskata, ka savu lomu tur spēlē tieši šī rekuperācijas sistēma, jo mums ir rekuperatori ielikti pilnīgi visos dzīvokļos, vai nu viens vai divi katrā dzīvoklī, atkarībā no dzīvokļa platības. Šeit es parādīšu dažas schēmas, ko mums ir sagatavojis mūsu Rīgas nama pārvaldnieks. Tātad šis ir par apkures patēriņu visai mājai. Tātad oranžie stabiņi ir 2020. 21. gada apkures sezona un parāda, tātad kāds mums visai mājai bija apkures patēriņš šajā sezonā, kas mums bija pēdējā apkures sezona, pirms mēs iesākām renovāciju. Tie stabiņi jau runā paši par sevi, ja tur tas cipars varbūt pat var neskatīties. Un tad zeltenais stabiņš ir pirmā apkures sezona pēc renovācijas, un violētais jau ir otrā apkures sezona. Mums līdz šim tātad ir bijušas divas apkures sezonas pēc renovācijas, un mēs redzam, cik šis patēriņš ir salīdzinoši niecīgs. Šeit ir vēl viena schēma, ko mums ir sagatavojis Rīgas nama pārvaldnieks, maksājumu par apkuri eiro uz kvadrātmetru. Mums ir jāskatās tātad sarkanais stabiņš, sarkanā līkne, maksa pirms atjaunošanas. Un dzeltenais ir maksa pēc atjaunošanas. Un violētais ir arī maksa pēc atjaunošanas otrajā apkures sezonā. Un tad tās raustītās līnijas ir, ja māja netiktu renovēta, kāda būtu maksa par apkuri kvadrātmetrā. Kā tas izskatās uz dzīvokli, ja jūs interesē, ja jūs labāk gribētu, ka es eju tālāk? Jo es esmu gatava arī padalīties, kā tas izskatās uz dzīvokli. Manā gadījumā dzīvoklis 54 kvadrātmetri. 2021. gada janvārī es maksāju apkures rēķinā, man bija tātad visaugstākais mēnesis. Maksa par apkuri uz šādas platības dzīvokli man bija 63 eiro plus PVN, tātad apkure. 24. gada janvārī, tātad pirms renovācijas, maksa par apkuri bija 52 eiro plus PVN, bet atceramies, ne otrādi, ja? 63 un 52, bet atceramies, ka vairāk kā cik mums reizes tika pacelts apkures tarifs. Ja? Un pārējie slaidi man ir par to, kā šo procesu paveikt. Mums šīs sarunas iesākās tā, ka mēs sapratām, ka mums katrā kāpņu telpā ir vismaz viens cilvēks, kas ir ieinteresēts un kas vēlas darīt. Tajā brīdī mēs aizgājām uz konsultāciju pie Rīgas nama pārvaldnieka. Rīgas nama pārvaldniekā ir tāda māju atjaunošanas nodaļa, kur strādā ļoti kompetenti projektu vadītāji. Viņi sākumā veica ļoti lielu izglītojošo darbu tieši ar mums, ar mājas pārstāvjiem. Skaidroja visu šo procesu, skaidroja, kas vispār ir kopības lēmums, jo šādiem projektiem ir vajadzīgi kopības lēmumi. Ļoti liels izglītojošais darbs jau sākumā bija ar mājas pārstāvjiem. Tad, kad mēs apzinājām, ka mums 51% no mājas sliecas par renovāciju, tad mēs sapratām, ka mums ir jāiet uz priekšu. Nama pārvaldnieks mums jau bija apstiprinājis, ka mājai ir laba maksājuma disciplīna, ka viņa prāt mēs varētu pretendēt uz šiem aizdevumiem, gan uz altuma līdzfinansējumu, gan uz banku aizdevumu.
Un tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka mums ir šīs iespējas un ka mums varētu būt iedzīvotāju lielākā daļa, kas balsotu par, mēs rīkojām pirmo informatīvo sapulci. Rīkojām kā mājas pārstāvji kopā ar projektu vadītāju. Un ļoti liels izglītojošais darbs arī informatīvajās sapulcēs. Un es saprotu, ka jūs pārstāvat dažādas mājas un dažādas biedrības, un jūs zinat, cik šīs sapulces var būt neglītas. Tas viss ir pieredzēts. Cik ir grūti runāt ar nekompetentiem cilvēkiem, ar cilvēkiem, kas nevēlas ieklausīties, ar cilvēkiem, kas dzīvo tajos mītos. Piemēram, es parēķināju un nebūs izdevīgi, vai manam mūžam jau pietiks, un mans dzīvoklis jau tāpat ir silts, priekš kam man tas ir vajadzīgs. Un ja man nepatiks, kāda tā māja ir, es viņu tāpat pārdošu to dzīvokli. Tie galvenie mīti, ar ko mēs saskārāmies. Un tad, kad mēs sapratām, ka mums ir jāiet uz priekšu, tad mēs rīkojām balsojumu. Ja mēs runājam tīri emocionāli, mums bija emocionāli tāds noskaņojums, ka jā, ir priekšā liels darbs, bet mēs nekādā ziņā negribam pieļaut, ka mājas dzīvi diktē mazākums. Jo tas bija skaidrs, ka vairākums vēlas kaut ko darīt un ieguldīt, un ka mazākums ir ļoti skaļš. Un, mēs vienkārši gājām uz priekšu, mēs neapzinājāmies, uz ko mēs ejam, mēs vienkārši ļoti gribējām. Bija jāorganizē iedzīvotāju balsojums. Paldies Dievam, mūsu mājai bija izveidojies uzkrājums, lai mēs varētu apmaksāt projektēšanas izdevumus. Tātad tajā brīdī mums nebija jābalso par to, kā mēs finansēsim projektu izstrādāšanu. Mājai bija jānobalso par to, ka tiek izstrādāts projekts un ka no uzkrājuma Rīgas nama pārvaldnieks apmaksā projektēšanu. Projekta izstrādāšana mūsu gadījumā, manuprāt, paņēma ap 8 mēnešiem. Saņēmām cenu piedāvājumu un bija jāvirzās tālāk. Mūsu mājas gadījumā bija tā, ka mēs par projektu nestrīdējāmies. Mums, kad projektētājs projektu prezentēja, viņš visiem ļoti patika. Es tagad atceros, viņš atnāca ar to projekta rulli un izrullēja. Un tad iestājās tāds klusums. Jo, protams, uz papīra vienmēr ir skaisti, bet mēs principā neko neapstrīdējām, jo mums jau bija radusies uzticība projektētājiem. Tajā brīdī mēs gājām tālāk. Bija atkal jāorganizē sapulce, bija atkal jārunā par to, kas ir projektā, kā tas notiks, kas ir tie rekuperatori, kāpēc viņi ir vajadzīgi, kas ir tie alokātori. Vai tie alokātori ir tas pats, kas tie skaitītāji? Šāda veida jautājumi, mēs jau viņus tagad pārzinām, bet tad, kad projekts tiek uzsākts, mums visiem ir ļoti daudz, kas jāmācās. Kāpēc ir mājai tik biezas sienas, tie balkoni taču paliks tik maziņi? Un vai mums tāpat būs jāmaksā par tik daudz kvadrātmetriem kā līdz šim, jo balkoni taču ir palikuši mazāki? Ļoti daudz dažādi jautājumi. Bet mēs gājām uz priekšu, tad mēs virzījāmies tālāk, organizējām konkursu par būvdarbu veikšanu. Mums ļoti palīdzēja šī Rīgas nama pārvaldnieka māju atjaunošanas nodaļa, jo, kā jau es minēju, es neesmu saistīta ar nozari, mums biedrībā neviens nav saistīts ar nozari. Mums biedrībā bez manis vēl ir ķīmijas pasniedzēja, sieviete, kas strādā tirdzniecībā, IT speciālists. Tātad mēs visi tādi bijām bez pieredzes, bet ar ļoti lielu vēlēšanos. Un visos šajos soļos mēs ļoti paļāvāmies uz projekta vadītāju, kas mums bija no Rīgas nama pārvaldnieka, un patiešām visu cieņu, ļoti liels darbs visos šajos etapos. Piemēram, 4. solis būvdarba veicēja izvēle. Tur jau ir jārīko iepirkums. Cilvēks, kas nav ar to saskāries, diez vai var
normatīvajam regulējumam atbilstoši korekti veikti iepirkumi, ja? Jeb konkursi. Šajā stadijā mums Rīgas nama pārvaldnieks pateica, jums ir jādibina biedrība, jo jūsu izvēle ir sekojoša. Ja jūs turpināsiet kā mājas pārstāvji, tad process vilksies lēni un mēs nevaram garantēt, ka mēs tiksim pie rezultāta. Ja jūs dibināsiet biedrību, process virzīsies daudz vieglāk. Mēs absolūti šim nebijām gatavi. Mūs atkal Rīgas nama pārvaldnieku projektu vadītājs konsultēja, kā ir jāveido biedrība, ko rakstīt statūtos, ko nerakstīt statūtos. Mēs izvēlējāmies dibināt biedrību tikai šim mājas renovācijas mērķim. Mēs nelēmām, ka mēs pārņemsim māju pārvaldīt vai apsaimniekot, tikai ar mērķi renovēt māju ar šo Eiropas Savienības atbalstu. Manuprāt, vēl pirms biedrības dibināšanas mēs pat organizējām vēl vienu informatīvo sapulci mājai, izstāstījām, kāda ir situācija un bez nekāda formāla balsojuma, bet lai saprastu, ka māja atbalsta, norganizējām sapulci, saņēmām atbalstu, jo mājas iedzīvotāji teica, nē, projekts ir jau atmaksāts un izstrādāts un visiem patīk, organizējiet to biedrību, mēs jums ļausim strādāt tālāk. Tad mēs to biedrību organizējām. Un pēc tam jau, kad bija organizēta biedrība, tad bija balsojums. Mēs viņu saucam par lielo balsojumu, jo balsojuma anketu izstrādāja projekta vadītājs kopā ar Svetbanku, jo tur jau bija ļoti daudz jautājumu tieši par finansēšanu. Cik mēs maksāsim mēnesī, kāda ir biedrības atbildība. Daudz tādu ļoti sarežģītu jautājumu, ļoti apjomīgs dokuments. Šis balsojums bija, es pat teiktu, vissmagākais visā procesā mūsu mājai līdz būvniecībai, jo vismaz tajā laikā, kad mums tas notika pēc regulējuma, pietika ar 51% balsīm, ja nobalsotu, bet aizdevēju prasība bija 80%. Mēs centāmies savākt 80% balsu no mūsu mājas. Mums neizdevās. Mēs savācām 72. Bet mums vajadzēja to sajūtu, ka mēs kā biedrība esam izdarījuši visu, ko mēs varam izdarīt. Tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka vairāk mēs nevaram dabūt, mēs vienalga iesniedzām šo pieteikumu pārvaldniekam un bankai. Ar domu, ka ir izpildīts regulējumā prasītājs, ka varbūt mums nāks pretīm. Mums nāca pretīm, mums piešķīra šo aizdevumu, un mēs turpinājām. Bet šis bija tāds ļoti emocionāls moments. Es arī tagad kļūstu emocionāli, kad es par to runāju. Pēc tam jau, kad mēs saņēmām zaļo gaismu, viss notika, kā mēs sakam, tempo de valsē. Apmēram 2 nedēļu laikā bija jāparaksta līgumi, arī sarežģīti, juridiski apjomīgi dokumenti par būvdarbu veikšanu, par norēķinu kārtību, par altumu grantu, ar būvu uzraugu, ar autoru uzraugu. Tas viss biedrībai bija jāizdara salīdzinoši īsā laikā, jo būvnieks jau bija gatavs uzsākt būvdarbus, jau berzēja rokas, jau prasīja, kad mēs varam nākt pie jums ar tām stalažām. Un, kad sākās būvniecība, protams, būvdarbi, tas arī nav vienkāršs process. Ja? Mūsu gadījumā būvdarbi 11 mēnešus aizņēma. Bet tagad to rezultātu jūs redzējāt. Un, ko mēs sapratām un ko es vēlos jums pateikt, ir, ka process ir garš. Mūsu gadījumā 4 gadi. Pirmā sapulce mums bija 2018. gadā. Būvdarbi noslēgti un būvvalde devusi atzinumu tieši pēc 4 gadiem martā. Precīzi 4 gadi pagāja, bet jāsaka, ka mūsu gadījumā mums netika bremzēti procesi. Mums nekas neievilkās no kaut kādu neparedzētu apstākļu dēļ. Viss salīdzinoši notika raiti. Ko es varu pateikt no biedrības puses? Man
Man liekas, ka tā nasta, kas bija uzlikta mūsu biedrībai, tomēr ir par smagu. Ņemot vērā, ka mēs neesam speciālisti nevienas nozarē. Es pieņemu, ka katrai mājai ir cita situācija, bet mūsu situācijā piedalīšanās tajās būvsapulcēs un visi tie dokumenti, kurus mēs ļoti bieži parakstījām, neizprotot līdz galam, vienkārši, lai process virzās uz priekšu, manuprāt, pārāk liela nasta ir biedrībām. Un, ja mēs skatāmies, cik es esmu runājis par reģioniem, tad daudz vietu šos kredītus ņem nevis biedrības, bet ņem pārvaldnieks. Un es pieļauju, ka tā ir daudz vieglāk. Mēs jau neatsakamies piedalīties procesā, bet tā birokrātija un līgumi un dalība būvsapulcēs, tas viss ļoti daudz ko prasa. Es būtu gribējis, ka pārvaldnieks un projektu vadītājs dara vairāk. Bet mūsu gadījumā ir tā, kā ir. Šobrīd mums ir biedrība, kas ir aizdevuma ņēmējs. Tātad mums uz 15 gadiem ir šis kredīts, kuru mēs maksāsim. Šobrīd māja ļoti labi maksā. Mums nav problēma ar šo bijis. Un projektu vadītājs faktiski uzskata, ka savu darbu ir beidzis, ar ko mēs neesam īsti apmierināti. Bet māja dzīvo savu dzīvi. Es teiktu tā, ka, ja mājā ir nozarei speciālisti, tad nevajag baidīties, vajag iet uz priekšu. Bet, ja ir bail no šīm nastām, ko biedrībai vēlas uzlikt, Rīgas nama pārvaldnieks vēlas biedrībai uzlikt ļoti daudz, tad varbūt ir vieglāk pielemt par pārvaldnieka maiņu un iet pie pārvaldnieka, kas uzņemas darīt vairāk. Bet es nekādā ziņā negribu teikt, ka nevar strādāt ar Rīgas nama pārvaldnieku. Var strādāt, jo speciālisti patiešām ir ļoti kompetenti, bet ir arī jābūt pašiem ļoti daudz gataviem piedalīties, veltīt savu laiku un uz tiem 4 gadiem uzņemties šo brīvprātīgo darbu, jo mūsu gadījumā tas ir brīvprātīgo darbs, jo mums biedru naudas nemaksā biedrībā. Tas ir brīvprātīgais darbs mājas labā, arī savā labā, bet piekritīsiet, ka atjaunot dzīvokli nav tas pats, kas atjaunot māju. Mājas atjaunošana ar daudziem dzīvokļu īpašumiem ir daudz sarežģītāka lieta. Tur ir daudz dzīvokļu īpašnieku, tur ir sarežģītas komunikācijas, un tas nav dzīvokļa līmeņa projekts. Un tieši tāpēc man liekas, ka nav īsti korekti šo nastu uzlikt biedrībām. Man ir jābeidz, bet, ja ir kādi jautājumi ienākušies, es labprāt atbildētu. Ir mums jautājumi arī ienākušies, Linda. Pirmais jautājums bija pavisam, tu jau arī minēji, ka tas ir 4 gadu projekts un aizņem ļoti daudz laiks. Vai jūs kaut kā esat pareiķinājuši, cik jūs esat reāli darba stundas tam visam veltījuši kopumā? Cik daudz. Tas ir apjomīgi? Es tieši pirms šīs prezentācijas domāju, ka mums ļoti palīdzēja tas Covid laiks. Jo mums Covid laikā notika būvdarbi, un katru ceturtdienu no 2 līdz 4 būvsapulce. Biedrībai jābūt būvsapulcei lemt spējīgai. Tātad vismaz 3 no 5 ir jābūt klāt. Jo, ja būvnieks uzdod jautājumu, kā jūs gribat, kā lai mēs darām, man nav tiesības vienai pateikt, bet mums 3 ir tikai tiesības pateikt. Tātad katru ceturtdienu, 11 mēnešus, no 2 līdz 5, mēs visi esam būvsapulcē. Un pa nedēļas vidu ļoti daudz dokumenti un vispār pirms būvniecības daudz tikšanās, kopības lēmumu organizēšana. Kopības lēmumus visus organizēja biedrība un mājas pārstāvji, pārvaldnieks neorganizēja. Kaut gan pārvaldniekam visas tiesības organizēt kopības lēmumus. Es neesmu skaitījusi, bet ir jāapzinās, ka paņems šis projekts ļoti daudz laika. Apmēram tu ieskicējāt, no 2 līdz 5 katru ceturtdienu. Jā. Es saprotu. Noteikti jautājums uzreiz arī ir par finansiālo pusi, un šajā gadījumā viens no jautājumiem, vai šo te Rīgas nama pārvaldnieka projektētāju apmaksā Rīgas nama pārvaldnieks, vai tas ir papildus izmaksas uz biedrību? Nē, tās ir izmaksas, ko sadz dzīvokļu īpašnieki. Mūsu gadījumā es paņēmu līdzi ciparus, mums bija projekta vadības izmaksas 26 000. Diezgan liels cipars, piekritīsiet. Dzīvokļu īpašums 54 dzīvokļi. Tajā pašā laikā būvu uzraudzības izmaksas un autoru uzraudzības izmaksas gandrīz uz pusi mazākas. Bet
būvniecības laikā mūs izglāba tieši būvuzraugs un autoru uzraugs. Jo projekta vadītājs ļoti daudz darīja līdz būvniecībai, bet pēc tam tā stūra vairs nebija projekta vadītāja rokās, kas man arī liekas, manā izpratnē tam ir jābūt savādāk. Bet, ja salīdzinām, tad man tomēr liekas, ka būvuzraudzība un autoru uzraudzība uz pusi lētāk nekā projekta vadība. Droši vien, ka varētu komentēt, bet tas ir mūsu stāsts. Bet arī šai projekta vadībai mēs saņēmām kredītu. Es saprotu, ka tur ir arī iespējams altuma kredīts projekta vadībai, bet mūsu mājai tas tika organizēts, ka projekta vadīšanas izmaksas mums altums nesedza. Un noslēdzošais jautājums, ko es gribu pavaicāt, kas ir šis te būvnieks, kurš veica visus šos te būvdarbus, jo es zinu, ka tas ir diezgan bijis korekts un tāds liels uzņēmums, korekts uzņēmums, ar kur ir sadarboties ļoti viegli. Ar to es domāju, ka šādas vārdus vajag saukt skaļi un ieteikt arī pārējiem. Protams, mums ļoti paveicās ar mūsu speciālistiem. Mums būvniecību veica uzņēmums Prodev. Mums bija ļoti daudz sarežģītas un krīzes situācijas. Mums projekta vidū atklājās, ka mums ir avārijas situācijā elektrotīkli un ka projektā nebija iestrādāts pietiekami apjomīgs elektrotīklu remonts. Mums faktiski šo situāciju atrisināja būvnieks, kas jau būvniecības laikā izstrādāja elektrotīklu atjaunošanas projektu, palīdzēja mums ietaupīt naudas summu no tādiem darbiem, kas nav tik kritiski, un pārvirzīt tās summas šiem kritiskajiem darbiem. Prodev, jā, pavisam noteikti. Autoru uzraugs un projekta izstrādātājs Guntis Gradovskis, kompānija 4E, ļoti uzticams partneris visu projekta laiku. Ļoti kompetents, ļoti korekts. Būvsapulces nav vienkāršas, tāpat kā tās informatīvās sapulces, tur ir kašķēšanās, bet mēs kaut kā godam tikām cauri. Un būvuzraugs Ilmārs Birzgalis. Mūsu māja bija faktiski ļoti labās rokās. Es domāju, ja mums šie speciālisti nebūtu, es nezinu, kā mums būtu klājies. Jā. Paldies tev, Linda, par tavu stāstu, un es uzreiz pāriešu ar vienu jautājumu pie mūsu skatītājiem. Vai jūs zināt, kam šodien ir vārda dienas? Jā, Linda ir vārda dienas. Arī šodien pie Reinas. Paldies.